Otrā daļu mēs gribējām iesākt ar nelielu Twitter pasaules apskatu. Jā, mums ir speciāli Twitter tāda apskats rubrika, saucās Fake tweeti. Jā, ņemot vērā, ka tas neviens no vārdiem nav latviski, mēs izdomājām arī viņam skaidrojumu, tātad tas ir no interneta vietnē Twitter atrasti nēsoši vai pilnīgi no zila gaisa izdomāti reāli cilvēku mazieraksti. Ja? Fake tweet daudz īsāk likās, bet nu neko. Jāpaskaidro bija. Jā, līdz šim mēs darījām tā, ka mēs izmantojām it kā bijušus nēsošus tvītus. Ja? Šoreiz mēs gājam tālāk un mēs izmantosim vēl nākotnē nēsošus tvītus. Viņi ir no nākotnes ņemti tvīti, kuri nebūs. Es zinu, man kāds sako līdzi vēl šajā, pazaudēju visu zāli jau šo. Varbūt 1. aprīļa tvīti mums likās kaut kas sirsnīgs, kaut kas jauks, kas, diemžēl, neiekrīt svētdienā, un tāpēc mums arī ir priekšlaicīgi 1. aprīļa tvīti, ko neslaveni cilvēki iespējams tvītos. Saimnes priekšsēdētāji Ināra Mūrniece, lūk, Twitterī sēda rīt totāli atcelta, nenāciet, durvis būs ciet, neviena vispār nebūs. Hashtag šitam var ticēt, nevajag pārbaudīt. Kaut ko tādu mēs varētu sagaidīt. Guntis Ulmans potenciāli tvīto, ka halo, vai Raimonds Garkens cienītais jums veikals vaļā? Ja es būtu Guntis Ulmanis, nākotnē es pierakstītu cienītais jums par pārsteigumu vēl joprojām veikals vaļā. Kas tur iet? Lemdot straujuma, vēršoties pie Sokolova, nofačīsiet mūs ar āboltiņu papliko? Nē jau nē. Valsts policija potenciāli ietvītos, ka Jurģis Liepnieks to kāsīti, kas jums vienreiz izkrita, atradām. Steidzami griezieties tuvākajā iedzirknī, točen dabūsiet atpakaļ. Lūk, žurnāls Ieva ir ietvītojis, ka dārgā Agnese Kleina jūsu draudzenes aizpildīja anketu un tagad ar prieku paziņojumu, jūs esat laimējis vienreizēju iespēju piedalīties raidījumā Ievas pārvērtības. Apsveicam! Tas vēl nav pat noticis, jūs vēl nevarat sākt par to apvienoties. Nils Ušakovs, lūk, ietvītos oficiāli paziņojumu, ka šodien nevienā Rīgas transportā nebūs kontrols. Vispār vairāk nekad nebūs. Brauc bez biletī. Un principā mēs varam uzskatīt, ka tas nav tvītots 1. aprīlī, kaut arī tas nav vispār. Nav tvītots 1. aprīlī, līdz ar to ir taisnība. How cool is that? Gunters Rečs, lūk, ietvītojas maestro Pauls. Jums klavieres nevajag? Tāds jautājums, uz ko starp citu Paula kungs atbild, nu kā lai pasaka, nē. Ja, un saruna vēl nebeidzās, jo Račs saka, maestro, ka nevajag. Ja nevajag, tad es braucu pakaļ. Nu, humors ir gaidāms. Un noslēgumā Valdis Zatlers tvīto, ka Bērziņa kungs jums reāli atkal mana pilsdēļ. Vai nav jauki?